Lai gan pirmās PET jeb polietilēna tereftalāta pudeles patentētas salīdzinoši nesen, tikai 1973. gadā, tās pamazām izkonkurējušas no iepakojuma tirgus smagās stikla pudeles. Veikala plauktos rindojas tūkstošiem PET pudeļu, kurās pildīts ūdens un dažādi atspirdzinoši dzērieni. Līdz šim tikai stiklu cildinājām kā bezgalīgi un pilnībā pārstrādājumu materiālu, taču izrādās, ka arī PET pudeles ir tādas pašas. Lai sāktos PET un polietilēna plēvi pārstrādes ceļš, tām jānokļūst plastmasai paredzētajos konteineros. Tur nedrīkst mest rotaļlietas un sadzīves preces, kā arī jogurta un krējuma trauciņus, jo tie Latvijā netiek pārstrādāti. Pēc tam šis iepakojums nonāk šķirošanas uzņēmumos, kur īpaši apmācīti darbinieki to sašķiro pa dažādiem plastmasu veidiem. Polietilēna plēves un PET pudeles sapresē ķīpās un aizved uz pārstrādes uzņēmumiem Latvijā. Pārstrādes uzņēmumā Nordic Plast, kas atrodas Olainē, polietilēna plēves vēlreiz šķiro, mazgā, samaļ, izžāvē. Un tad dūnām līdzīgās polietilēna pārslas tiek pārkausētas granulās. Tās sabēr milzu maisos un pārdod dažādu plastmasas izstrādājumu ražotājiem. No otrreizējās plastmasas gatavo jaunu PET plēvi visdažādākajām vajadzībām, lejkannas, bļodas un citas noderīgas lietas. PET pudeļu pārstrādes ceļš ir līdzīgs. Sapresētās plastmasas pudeles ved uz Jelgavu, kur atrodas rūpnīca PET Baltija. Par desu ražotājiem smej, ka tie pārstrādās pat cūkas kviecienu. Un PET pārstrādē ir līdzīgi. Jaunu dzīvi sāk ne tikai pudeles, bet arī korķi. Otrais izmanto arī izšķīdušās etiķetes un notekūdeņu priekšaptīrīšanas sistēmas dūņas, kas satur PET smalkās daļiņas. Tās lieto asfalta un betona ražošanā. Speciāla automātiska pudeļu līnija sašķiro pudeles pa krāsām. Tad strādnieces ultravioletajā gaismā atlasa tos piemaisījumus, ko iekārtas nav spējušas atšķirt. Pudeles un korķus sasmalcina pārslās un mazgā. Atdala korķu materiālu, kas uzpeld virspusē, bet PET pārslas nogrimst. Pārslas skalo, žāvē, iepilda lielos maisos un realizē kā otrreizējo izejvielu dažādiem uzņēmumiem. PET pārslas var izmantot ļoti plaši, lietojot tīru PET vai kombinējot ar citiem materiāliem, no tām ražo saimniecības preces, sporta inventāru un pat apģērbu. No Latvijā pārstrādātajām PET pārslām top stropes, ar kurām sastiprina kravas un ķīpas, kā arī PET plēvi. PET Baltija ražotās augstvērtīgās pārslas izmanto arī dzērienu pudeļu sagatavēm, jeb reformām, kas izskatās pēc biezām mēģinēm ar vītni korķim.
kad reformas nokļūst pie produktu ražotāja, atliek izpūst dzērienām raksturīgo pudeles formu, piepildīt trauku, uzskrūvēt korķīti un uzlīmēt etiķeti. Pilnās pudeles rātā ierindā dodas uz iepakošanu glēvē. Iepakojumus saliek uz paletēm, stingri nostiprina un nosūta uz vairumtirdzniecības noliktavām. Beigās pilnās pudeles gozējas veikalu plauktos un gaida pircēju. Veikalnieki vienmēr iepakojuma plēvi nodod pārstrādei, un tavs uzdevums ir parūpēties par to, lai iztukšotā PET pudele nonāktu šķirotiem atkritumiem paredzētā konteinerā. Tad to noteikti pārstrādās, un arī tu būsi devis savu artavu naftas iegulas saglabāšanā. Darīsim visu, lai bezgalīgais PET pudeles ceļš no pircēja uz šķiroto atkritumu konteineru, tālāk uz pārstrādi un atkal uz veikalu nekad neapstātos.